Tā, labu rītu, puiši meitenes. Nu, redziet, vienu dienu jau bija ieslēdzis un paskatījos, redziet, Kristus pasaulē pie Jensīša slavēšana, ja? Paskatījos vairākas minūtes un šodien atkal man uzģenerēja, redz, kur video YouTube, un, nu, ko es jums varu pateikt? Tad nepavelti. Es teikšu tā, Dieva gars atklāja man un runāja uz manīm, ja? Jo, ja es savu kanālu atvēru un sāku raidīt un sāku runāt, un ko es savā kanālā kādas sapulces cēlu gaismā, tas ir Parijants, Jensītis, Žauners, River Ventspils un tad vēl daudzus, ja? Nu, redziet, ja Parijants iet visu laiku šajā labklājības evaņģēlija virzienā un pieviļ savus sekotājus tādā veidā, tad, nu, redziet, kas ar Jensīti atkal savukārt notiek. Jensīša performances draudzē, kā lai saka, ja šīs izpausmes aizvien vairāk un vairāk paliek līdzīgas, kā jau Amerikā šobrīd ir ļoti daudzās draudzēs, kur tur mācītājs iebrauc zālē ar griestos nostiepta trose, un viņš tā kā pa to trosi ar tādu skrituli iebrauc no gaisa un nosēžās, un tad reku bija video, kur uz lielas bumbas vienā draudzē mācītājs šūpojās, milzīgi liela gumijas bumba, viņš uzkāpa augšām kā sīkais šūpojās, un tad, nu, pilns ir, es visu laiku skatos, un vienkārši šodien negribās te baigi daudz un ziļi un dažādi apstākļi ir, bet es uz ātro gribu parādīt, ka redziet, nu, un Jensīts jau, jo tā, saprotiet, Sātans neapstājās šo visu vadītāju galvās. Sātans, ja ir pārņēmis šos vadītājus, tālāk paliks aizvien sliktāk un sliktāk. Nu, tas ir domāts pret Bībeli, pret bībeliskās izpausmes. Tajās sapulču vietās tikai pieaugs. Jūs domājiet, ko Sātans apstāsies un vienā vietā teiks, stop, nu jau pat raku, Jensīt beidz, nu jau tu apkauno Jēzu, nu jau viss, nu jau viss, ja? Tāpēc es jums vēlreiz saku, Jensītis nav piedzimis no augšienes, Parijants nav piedzimis no augšienes, visi šie mācītāji, sludinātāji, kurus es esmu savos abu kanālu videos saucis, ja, tie neviens nav Žauneri, neviens viņi River, Rīga, Ventspils, šie visi, neviens viņi nav piedzimuši no augšienes, viņi nepazīst Jēzu. Jo, ja viņi pazītu Jēzu, viņi šādi nerīkotos. Jo es tikko arī paskatījos to vienu amerikāņu, tur Vudī vārdā, aizmiršu tumšādainas sludinātājs Baumhaum, vai kā viņam uzvārds, viņš arī tikko pateica, parādīja, kur atklāsmes grāmatā ir pilnīgi cits Jēzus, šitas Jēzus, kuru tagad jūs te ņirgājaties, tas atnāks un visus nogalinās. Tas atklāsmes grāmatā parādās nu, var sakot, šobrīd redziet, kādu Jēzu rāda Jensīts, var šitādu, lafā, reku pupiņi, reku akal pupiņi, reku klitoriņi, reku atkal šitas te viss, ja, meitenes akal uzbudina zēnus, pa augšu laiž lejā, tiem saceļās, ja, meitenes augšā, zēni apakšā, nu, seks pa brīvu, apmēram, kā es saku, ja? Jo šajā brīdī viss, kas tur notiek, ko tur iet, ko tur dara, jūs gribētu teikt šajos brīžos, ka tur džeku cilā un meitenes jau viss tur nenotiek, šīs garīgās, kā es saku, spermas nenoplūst ar kā Šlesers, ar Inkeviču, kas sarokojās, skatieties manus video, taču vīrietis ar sievieti, cik ciešā kontaktā saejot, nu, paši saprotiet, atcerieties, iedomājieties, kas ar jums notiek, vai nu visi šie ir neauglīgi un kādi tur, ja, kā es parasti teicu, frigīdas sievietes, ja, nu beidziet. Tad var sakot, jā, tāpēc Sātans ir pievīlis tos oratorus pie tām tumbiņām, un tālāk šie oratori padod, ko no Sātana dzird, padod tālāk savējiem adeptiem zālē, un tie reku organizējās. Un reku visu, mēs redzam mūsu acu priekšā, kā Jensītis aizvien vairāk un vairāk krīt iekšā, nu, šajā garīgajā bezdibenī. Šobrīd ir tā, un nesakiet ne 5, pēc gada te būs tādas izdarības, kā ir Amerikā. Es, kad kādu brīdi saņemšos, būs brīdis parādīšu, kas tur notiek. Tur ar Bībeli pat futbolu draudzē spēlēja. Ja domājieties, ar Bībeli, ar grāmatu spēlēja futbolu Amerikā nesen.